Jā, iepriekšējā reizē mēs ļoti svarīgu lietu izrunājām. Mēs ieraudzījām to patieso iemeslu, kāpēc Dievs mums dod šo te balsu, tad nebūs laulība pārkāpta. Tas nav, lai mums kaut ko liektu, bet tas ir balsis, lai mēs piedzīvotu pašu labāko savu otru pusīti, lai mēs nešķirtos un lai mēs piedzīvotu visu labāko mīlēšanos pasaulē, kāda ir iespējama tikai starp vīru un sievu. Un tagad mēs runāsim par šo tēmu, kas arī ļoti aktuāli ir man un tāpat kā daudziem citiem, tas ir jauns sākums. Jā, mēs jau izrunājām par to, kad ir noticis tas brīnums. Ārēji varbūt mēs neesam mainījušies, bet tie no mums, kas tic uz Jēzu Kristu, mēs zinām, ka nekas un nekad mūs vairs neizvērs no mīļā Tēva rokām. Un ka mūsu vārds ir ierakstīts debesu dzīvības grāmatā. Tas nu ir noticis. Un tas, ko jau es teicu iepriekš, tieši šī pat lieta ir notiek mums tagad, kad mēs esam jauns radījums. Un šito mēs tik ļoti bieži aizmirstam, ieejot kaut kādās attiecībās, jaunās attiecībās, jau tā izlūgtās attiecībās, vai varbūt jūs jau esat kopā un tā domājat, kā lai to tiešām veidot tā, ka debespulku draudzi skatoties uz mums var gavilēt un priecāties, kādu ģimeni mēs veidojam. Un tīri praktiski jauns sākums notiek tā, ka ir jāiet uz grēksūdzi. Šis ir pats pirmais un ļoti svarīgais. Jēzus nekad neteica, ticiet man, jūs tapsiet glābti. Viņš teica, nožēlojiet grēkus, atgriezieties no tiem un ticiet uz mani. Citādāk, ja nav šīs pirmās daļas, kāda jēga vispār Dievam, vai tad viņam tad bija jāmirst par mums, vai tad bija jāizlai asins. Viņš atdeva visdārāko, kas viņam bija par mums, ne jau tāpēc, lai mēs viņam ticētu, lai mūs izglābtu mūžīgai dzīvībai. Ja nu tād mēs, klausoties iepriekšējo lekciju, varam skatīties uz savu dzīvi un redzēt, jā, kā tā ir dziesmā, daudz dārs izbradājis un daudz puķis nokāvis. Ja tāda ir tā iepriekšējā mana dzīve, tad notiek tas pats, kādreiz mēs nācām pie Dieva. Ej uz grēksūdzi un izsūdzi to. Man pašām tas bija milzīgs atvieglojums, un es ilgi nevarēju saņemties, un man likās, ka es jau vienkārši dievkalpojuma laikā kopā ar pārējo draudzi es varu nožēlot grēkus un nesties uz celīšiem, un pat mēģināju uzbūt tādas sajūtas, jā, ir man nāk tā piedošana. Man liekas, ir tik svarīgi, ka mēs izdzīvojam to, ko Jēzus teica. Izsūdziet cits citam savus grēkus. Un tāpēc es no visas sirds pēc man mīļo draugu, pēc kā 10 cilvēku personīgās pieredzes, viņas teikt, ejiet uz privāto grēksūdzi pie savu mācītāju. Nožēlojiet visu to, ko jūs esat sadarījuši, un Dievu priekšā, altāra priekšā saņemiet aizlūgšanu. Par to mēs šodien arī pēc lekcijām ļoti lūgsim. Un mums ir tā pārliecība, ka Dievs mūs dzird un mūs uzklausa. Mēs lūgsim pēc šīs atjaunošanās. Jo mēs esam jauns radījums. Tā ir tāda brīnišķīga ziņa priekš katru no jums. Priekš manis arī, ka es esmu īstais, vienīgais un pats labākais priekš tavas mīļotās meitenes. Jo manā dzīvē nav bijis nekā tāda, ar ko es viņu varētu aptraipīt. Jo viss tas, kas ir bijis, dēļ tā Jēzus sev ir nomirs un augšām cēlies, lai arī manā ģimenē būtu mūžīgā dzīvošana. Un tas ir pie katra no jums. Ļoti praktisks solis tātad. Ko nozīmē jauns sākums? Tā ir grēksūdze un atgriešanās nevainībā caur Jēzu Kristu. Un kā jau iepriekš teicu, tanī brīdī varbūt fiziski jūs neko tādu neķutīsiet. Varbūt kāds izjutīs un kāds šeit priekšā un stāstīs savu liecību, kas ir noticis pie viņam, bet garīgajā pasaulē notiek milzīgs pārvērtības tanī mirklī. Un kā mēs paši esam daudzreiz piedzīvojuši Dievu vienā vai otrā veidā, pēc tā mēs zinām, ka Dievs ir patiess,
ka tā nav tikai kaut kāda runa. Un es nerunāju par kaut kādām siltām plaukstām un tādām lietām, bet ka mēs lūdzam un Dievs atbilst mūsu lūgšanā. Uz daudziem dīvainiem, mīklainiem gadījumiem, uz sakratībām, kur mēs redzam, vienkārši varbūtības teorija neiztur nekādu kritiku. Mēs zinām tādā brīdī, ka Dievs ir dzīvs. Un tieši tāpat mēs varam būt absolūti pārliecināti. Ja man nepieaug, nezinu, klātā trešā roka, tomēr garīgajā pasaulē, es esmu pilnīgi jauns cilvēks. Runājot par to, kā sagaidīt un veidot sevi, atkal ļoti, ļoti praktiski jau. Tad pirmā lieta ir, protams, tā pati atziņa, ka runa jau neiet tikai par sagaidīšanu, tā īstā un vienīgā. Bet paskatīsimies patiesībai acīs. Runa ir par to, kā pašiem sevi veidot un ļaut Dievam sevi pārveidot par īsto un vienīgo priekš tās otras pusītes. Jo man liekas, tik nepareizi viss tas uzsvars, kas bieži ir liks uz to, kā tad atpazīt to īsto, un viņš būs tāds lielisks, un viņš nekad nenesīs mazāk kā 2-ciparu skaitli ar rozēm, un visas tās lietas ir tādi. Bet kas ir tevi paši? Tu, jauns radītājs, būdams, tu esi piedzīvs. Bet tas būtu līdzīgi kā mēs teiktu, ka pats grūtākais posms bērna audzināšanā ir dzemdības. Bija taču smagi, vai ne? Bet nē, pēc tam seko nākamie 18 gadu un visu mūžu, kurā tu audz un veidojas. Tieši tas pats ar mums, kā ar jaunu radījumu. Kā mēs sev veidojam par tādu, ko mūsu vīsvars ievar skatīties visu un teikt, kā man ir paveicies, viņš ir īsta Dieva dāvana. Mīlestība nav par visīstākā cilvēka atrašanu, bet par visīstāko attiecību veidošanu. Ļoti būtiski to ieklausīsimies. Runa neiet par to šo standartu izpildīšanu, un viņam ir jābūt tādā garumā, tādā izskatā un tā tālāk. Jo mēs vienmēr 2 grēcinieki sanākam kopā, 2 svētie, kas grēko sanākot kopā, mēs pamanīsim to, ka mēs viens otru sāpinam. Un tad var sevišķi meitenēm, kas mums tāds emocionālāks, esat apdāvināts, var jāsties jautājums, bet vai īstais tā darīja? Vai īstais tad man šādā veidā teikt? Un tādā brīdī jau nav svarīgi, ko viņš stāsta, ka viņš tevi ļoti mīl, un ka viņš tev dara tos entos darbiņus un tā. Iestāsies ļoti interesants mehānisms, ko Uls stāstīs savā lekcijā. Kas notiek ar mūsu vīriešu prātiem, kas notiek ar sieviešu prātiem. Kā tas var būt, kad var izdarīt puisis, 10 labas lietas un pietiek 11. izdarīt kaut ko tādu, un tu sāc šaubīties, vai viņš ir īstais un vienīgais. Tātad runa nav par visīstākā cilvēka atrašanu, bet visīstāko attiecību veidošanu. Un līdz ar to nav svarīgi, cik daudz mīlestības ir tagad sākumā. Kas ir savukārt svarīgi, ir cik daudz mīlestības jūs kopā uzbūvēsiet. Tas ir ceļš. Līdzīgi kā Jēzus par sevīm teica, esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Ja viņš ir klātesošs, viņš ir dzīves mūsu laulībā, mūsu attiecībās, tad es ir gatavs tam, ka tas arī būs ceļš. Caur to, ka mēs katrs personīgi tuvosimies Dievam, bet mūsu ģimene tuvosies viņam. Bet ko nozīmē ģimenei tuvoties Dievam? Tas nozīmē nemitīgi pieaugt mīlestībā. Un kas ir pieaugt mīlestībā? Tas ir redzēt savā ģimenē šos te svētā gara augus, kā pacietību, lēnprātību, prieku, mieru. Pēkšņi tādā brīdī, kad mēs satikāmies un 2 tādi impulsīvi cilvēki un varbūt strīdējāmies, mēs laiku iemācāmies, ko nozīmē šī dīvainā raksturība. Ka mīlestība nemeklē savu labumu. Mīlestība pacieš visu. Mīlestība nepiemin ļaunu, to, kas pāri izdarīts. Ko šis te mans mīļais vienīgais izdarīja pāri. Jā, viņš darīja daudz labas lietas. Bet šito, kā viņš tā izdarīja, tomēr mans īstais tāds nebūs.
Tas jau, protams, ir ļoti laimojoši, ja mēs viens otrā varam vienmēr meklēt Jēzu Kristu, personificētu jau, atnākuši otrreiz miesā uz zemes. Bet tā tas nav, mēs esam šie svētie, kas grēko. Bet tā mūsu cerība ir ceļā. Mūsu cerība ir tanī, ka mēs zinām, ja Dievs būs nevis tā kā mūsu ģimenē iekšā, bet ja viņš ir mūsu ģimenes centrālā figūra, tad mēs zinām un apliecinām, ka mūsu ģimene pieaugs mīlestībā. Iemesls, kāpēc ļoti bieži pašā sākumā nav tā gaidītā, tā cerētā mīlestība. Pieņemsim, tu esi lūdzis pēc viņas 2 gadus, 4 gadus, 2 nedēļas, kādu kuram, bet tev ir šī sajūta sirdī. Jā, mans īstais vienīgais cilvēks, viņš būs tāds un tāds. Kā jums liekas, kas ir iemesli, kāpēc tas tā nav? Tās ir tieši šīs te vecā cilvēka atmiņas. Pirms tu kļūri pa jaunu radību, pirms es kļūru pa jaunu radību, man daudz, kas ir izdarīts pāri. Daudz, kas mums visiem ir tik ļoti pret mums grēkots, kad tas ir mūs izmainījis, ir mūs ietekmējis. Ja tu esi bijusi pamesta un jutusies garīgi piesmieta, garīgi izvarot, tad nav brīnums, ka tev nāk līdzi jaunajās attiecībās tādas lietas, ka tavs puisis skatās un nevar saprast. Mēs runājam par šīm te bailēm, mēs runājam par kaut kādu neiecietību un tādām lietām, ka liekas, nē, es negribu iet šo ceļu. Varbūt tu esi tāds, kur ir pametus pirms tam meiteni. Un tu domā, viss bija tik skaisti, kad viņa aizgāja pie citu vīriešu. Un tad ir tas jautājums, varbūt es nebija vērtīgs, es kaut ko gana nemācēju izdarīt. Un tu to atnes uz jaunām attiecībām. Un ko tu atnes uz jaunām attiecībām? Tu atnes to, ka tu visu laiku centīsies būt superpuisīts, visu izdarīt. Vienmēr kaut kur centīsies skriest, tu pazaudēsi savu dabiskumu. Tu pazaudēsi pats sevi tikai dēļ bailēm. Daudzi no mums, kas ir smagi cietuši un varbūt pēc tam vajadzēs, gadu, lai atkoptos, vai 3 gadus, lai atkoptos no attiecībām. Vai nav tā, ka viens lēmums, ko tu esi pieņēmis savā dzīvē, ir tāds, es nekad mūžā vairs tā necietīšu. Es visiem spēkiem cenšīšos darīt to lietu, lai es būtu laimīgs. Un tagad šeit, Kristus baznīcā, tu zini, ka tev ir iespēja būt laimīgam, bet tev ir šis lēmums. Es nekad vairs tā necietīšu. Un tad jūs esat kopā, jūs esat šīs attiecībās, varbūt mēnesi, varbūt pusotras gads jau ir aizgājis. Un tu jūti, ka šis te lēmums, šī te apņemšanās, viņa tevī čukst iekšā. Bet pagaidi, paskaties, mēs sastarīdējāmies, vai viņš izdarīja vai neizdarīja to, ko es gaidīju. Un sākās tas, ka šis te lēmums ir ankurs. Tas ir kā ankurs, kas jūs tam kuģītim, kas grib braukt pretī saulēkam, kurš neļauj tam izkustēties prom no krasta. Jūs esat izstrādājuši šo situāciju, kas ir perfekti iespējama un lielākajā daļā gadījumā tieši tāda ir. Jūs esat īstie viens priekš otru. Dievs jūs savēc kopā. Viņš ir atbildējis jūs lūgšanas. Ir daudzas lietas, kas par to liecina, ka tu jūties droši tā cilvēku vārgotnē. Tu piedzīvo tādas lietas, ar ko tu savās ļaunajās iepriekšējās attiecībās nekad neesi piedzīvojis. Tu jūties brīnišķīgi un vienlaicīgi. Un vienlaicīgi ir kaut kādas sāpes. Kāpēc es uz viņu uzēdos? Kāpēc es neļaujos līdz galam? Tāpēc, ka ir vesela virkne ēnkuriņu. Gan puises ienes attiecībā šos ēnkurus, gan meiteni. Tātad jauns sākums mūsu attiecībās, mūsu mīlestības attiecībās pilnīgi noteikti ir šo te ēnkuru trošu pārciršanu. Praktiski tas nozīmē dziedināties no tām visām lietām. Tas nozīmē nestās priekšā, viens otru priekšā un Dieva priekšā. Un lūgt par tām kopā kā pārim. Iet pie mācītāja lūgt, iet šeit uz aizlūgšanām, lūgt par tām lietām.
Jo mēs paši to nevaram izdarīt. Tas ir principā neiespējami. Jo ja mēs varētu piedot cilvēkiem, kas mums ir smagi izdarījuši pāri, visa pasaule būtu viens otram piedojuši. Visa pasaule būtu piedots. Nebūtu ne salauzta attiecību, ne cilvēki, no kuriem tu izvairies, nebūtu kādi, visi viens otram piedojuši, bet tu nevari piedot. Tāpēc tas stāv pāri mūsu spēkiem. Bet Jēzus Kristus, viņš var piedot. Un tā ir tik svarīga lieta, ka tanī brīdī tu zini, ka tas cilvēks, kas tevi ļoti sāpināja pirms tiem gadiem, kurš ir pateicis, ka varbūt tu esi nesmuka un neglīta un vispār tu nekam nebūsi laba sieva, ka tu vari piedot šim cilvēkam. Un tad saprast, ka tu to pati nevari izdarīt. Un tad tu vari tikai izvēlēties. Tu vari teikt tā, mīļais tēvs, es izvēlos piedot par to, ko viņš man izdarīja. Bet tu nāc, kungs Jēzu Kristu, un tu piedod manā vietā. Jo man tas ir pār spēkiem. Es esmu nesus šo te nastu savā sirdī līdz pēdējos gadus. Es esmu gājis uz randiņiem un iepatikusies cilvēkiem, bet visu laiku ir bijis kaut kas tāds, kas man aptur. Vai man tāda ir attiecības, un es nevaru izdzīvot to, kā es vienmēr sapņojos, lai es būtu laimīgi. Kaut kas traucē, es nevaru atdoties pilnībā viņam. Garīgi es nevaru atdoties. Viens no vislielākajiem, treknākajiem ankuriem ir šī te piedošana. Jēzus Kristus jaunā sākumā, viņš piedod mums un mazgā mums tīrus. Un viņš dod mums spēku piedot tiem, kas mūs ir pazemojuši un izsmērējuši pa zemi. Jo lai jau arī kā mēs varētu teikt, ka es esmu stiprs cilvēks un es esmu pieņēmis Dievu un es lasu Bībeli un viņi man atjauno. Jā, bet atmiņas par veco cilvēku, kamēr viņas netiek nestas gaismā un pašas nekļūst par gaismu. Viņas tur paliek kā ēnkuri. Tanī brīdī, ka mēs esam savukārt jau tikuši vaļā no šīs pagātnes nastas un varam jau droši braukt ar laiviņu kopā uz priekšu, tad ir runa par to, kā dzīvot tālāk. Un ļoti svarīga lieta ir, ko es daru ar savām acīm, ar savām ausīm, ar rokām un ar seksualitāti savu. Ko es daru ar to? Kārdinājumi uzbruk visu laiku. Un es esmu sapratis, pieņems pats priekš sevis, ka es esmu vājš. Un paldies Dievam, ka viņš sniedz tādu atziņu, ka Jēzus saka, nenieka jūs bez manis nespējat izdarīt. Un tas vājums izpaužās tajā. Ja es pieņemsim, tad skatītos, nezinu, filmas vai žurnāls ar plikām meitenēm, es Kristu kārdinājumā, es pirmkārt apgānītu savu miesu, un es sabojātu uz sevi priekš savas meitenes. Tālāk mums būs ļoti izvērst šī tēma, bet tas ir tik svarīgi. Es sabojātu sevi, nevis es veidotu to vienīgo īsto, es sabojātu sevi. Un tāpēc es sapratu to, kā es ļoti praktiski kontrolēju savus acis. Kaut vai lielveikalā Rimī tur stāvot pie kasas un redzot tos žurnāls, ja es kaut vai acis kaktiņu, pamanu, ka uz vāna pie kaut kāda ļoti švaki ģērba meitene. Es vispār pat neskatos. Es neskatos tā, šis patiešām ir tās, un uz to tad es neskatīšos tā. Es pat īstenībā daru tā, ka, ja kādas reklāmas, pieņemsim autoservisos, tur ir pārsvarā, neskapēc riepas ļoti patīk tieši pusplikām meitenēm. Es neskatos šiem plakātiem. Vai, kad reklamē jauno, nezinu, satelītu televīziju, tur ir zaķītes ar ģipiņu tikai. Tad es arī to neskatos. Un šādā veidā es jau sagatavoju. Un ejot laikam, tagad jau, ka es esmu kopā ar Dievu, es jūtu, ka tas mainās. Tātad dzemdību mirklis ir šis te jaunais sākums, kā Dievs man ir pieņēmis pie sevis. Un tad ir šis te ceļš izaugs. Un es mainos un es veidojos. Un mēs zinām, katrs no jums, ja jūs uzdodat šo jautājumu, kas ir manējā lieta, kur es klūpu, kas man liec būt par tādu sapņu puisi vai sapņu meiteni, kādu es gribētu novēlēt. Ja es rakstītu skaistāko vēstuli, tādu sapņu vēstuli savam mīļotēm, kur redzētu Dievs,
Kādu es gribētu, lai Dievs dāvina šai manai otrai pusītei mani? Uzdodiet sev šo jautājumu, un jūs zināsiet to lietu, ko jūs glūpat. Un ļoti praktiski tas nozīmē skatīties, ko tavs ausis dara, acis dara, rokas, ko tu pats ar savu ķermeni dara. Ļoti interesanti ir raksturiet, kur mēs lasām atstāt tēvu māti, pieķerties sievai un kļūt par vienu miesu. Šoreiz es īpaši uzsvēru taisnu to pirmo sadaļību. Un tā ir par šo te atstāt tēva māti. Kā jums liekas, kas tad tur īsti ir domāts iekšā šodien te? Kāpēc būtu kaut kur jāatstāja? Vai taču visu dzīvot vienā mājā? Taču kādreiz cilvēki tā darīja. Normāli, liela ģimene. Forši, kā jums liekas, vai tiešām runa par šo te? Par fizisko atstāšanu? Jā, tie, kas šūpo galvas, arī es jums piekrītu. Jo runa jau ir taisna par to, ka atstājot tēvu māti, tu nodali sevi no viņiem, no visas ietekmes, sliktās ietekmes, ko viņi tev devuši. No visām jūsu ģimenes tradīcijām. Pie mums, ziniet, dara šitā. Jo tu kļūsti pats par, tu kā vīrs kļūsti pats par patriārku. Tu kļūsti pats par savas ģimenes galvu. Mēs lasām Bībelē, kad mēs jau neesam aicināti būt šādi tādi ģimenes galvas. Mēs esam ģimenes garīgā galva. Tas, kā es uzvedīšos, tas, kā es izturēšos pēc savas sievu un saviem bērniem, veidos to, vai būs mūsu ģimenē tā debesu valstī vai būs. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs atstājam visas lietas, lai arī cik viņas būtu bijušas tik normāls mūsu ģimenē, bet ka mēs atstājam šo pagātnē. Atstāt tēvu māti, pieķerties sievai ar abām rokām, iemīlēt viņu līdz kaulu smadzenēm, saņemt apstiprinošo jautājumu, vai es esmu gatavs viņu precēt tikai, lai ar viņu pārgulētu, saņemt šo jā, un tad kļūt par vienu miesu. Atstāt pagātnē visus ēnkurus, tā skaitā arī vecāku ietekmi. Iemīlēt sievu tā, ka tu zini, ka tu esi gatavs lielākajam dzīves solījumam, un tad saplūst ar viņu, kļūst par vienu miesu un ģibināt jaunu ģimeni. Tādu ģimeni, kas liekas požu pilsētu kalnu galā, ka visu var skatīties un viņu teikt, tiešām Dievs darīs liels darbs pie šiem diviem cilvēkiem. Pašās beigās mēs arī, kad Kaspars savu lekciju runās, mēs pieminēsim ļoti svarīgu tādu lietu, kā sacirst visas tās garīgās, emocionālās un seksuālās saites, kas mūs saista varbūt ar citiem cilvēkiem, ar kuriem mēs vēlētos, mēs nekad nebūtu to darījuši. Bet arī tur ir tas Jēzus spēks, ir kaut kas neticams. Paši mēs to neko nevaram izdarīt. Bet tās atmiņas, kas mūs vajā, kas mums liek darīt lietām, kā mēs to darām, viņas vēl ar vien būs atmiņas. Bet viņas var kļūt par tādu melnbaltu bildi, tā kā dokumentālo filmu, kurā vairs nav emocija iekšā. Cita cilvēka dokumentālā filma, kas tev vairs nesaka. To ar vienīgs jau redzēs, bet tu būsi brīvs no šīm te saitēm. Lai nav tā, ka to visu sirdi un dvēseli izgriez krūts, tiecies pretī savai otrai pusītei, bet tev ir tā kā striķi, kas tev rauj atpakaļ. Visa tavu iepriekšējā pieredze un sarūktinājumi. To visu mēs arī Jēzus Kristus vārdā sacirtīsim, un mēs būsim brīvi priekš saviem īstajiem vienīgajiem. Kurā vietā un kādā veidā tad sagaidīt šo te otru? Es jums varu pateikt ļoti atklāti. Ja nebūtu bijis draudz, ja nebūtu bijuši mani draugi, es nezinu, kā man būtu veicies ar to gaidīšanu. Bet taisni tā vieta, kur tu ieraugi citas, šīs te pašas acis, šo te pašu mīlestību augstošo sirdi, kur tu zini, kad viņš cīnās tām pašām lietām, un viņš būs tavs draugs, kurš tev teiks, bet nē, nedari to. Tu taču zini, ka tev Dievs ir paredzējis pašu labāko. Tu saki, jā, es jau zinu. Bet tas ir tik nenormāli svarīgi, ja mums šo patiesību pasludina kāds brālis vai māsa. Jo Dieva vārds ir asāks no brāļa vai māsas mucas ļoti bieži nekā mūsu paša runāts.
Tu vari zināt visas gudrības pasaules, visu Bībeli no galvas. Bet tanī brīdī, kad tev sirds smelks un teiks, varbūt man tomēr iet šī nākamajā līmenī ar šo cilvēku, tad varbūt taisni draudz ir tā vieta, kur tavs mīļais draugs Jēzu Kristu, viņš tev teiks, viss taču būs labi. Kur tu skrieni? Pagaidi vēl 1 mēnesi vai 2. Vai tad tā ir liela cena, lai būtu laimīgs uz visu mūžu? Draudz ir vieta, kur atrast tāds cilvēks. Otra lieta, esiet lepni par to, ka jūs gaidat. Esiet lepni, ka jūs ejat pēc drauga. Man liekas, tik ļoti bieži ir tā, ka apkārt mums visi draugi, manējie pieņemsim draugi. Tur arī no universitātes mums tāds bars palicis. Vienmēr bija tas jautājums kādreiz, tur kā čiksām man aptājumi, kas tur nomedīts, un tā, tur pat nezinu, ko lai īsti atbildes tādi jautājumi. Bet tu tas svarīgākais ir lielais spiediens. Tas ir liels spiediens. Un, ja pieņemsim, tu vēl sevī nesajūt, ka tu esi vērtība tikai pats par sevi, tikai tāpēc, ka Dievs saka, ka tu esi vērtība. Ja tu vēl dziedinies no kaut kādām šīm traumām, ko tu esi bērnībā caur vecākiem iemantojies, tad tanī brīdī ir tik liels risks paslīdēt un aiziet līdz tais traumai. Bet es jums saku, lepojieties ar to, ka jūs ejat pēc trauma. Jo Jēzus tā teica, ja viņi mani vajā, tad arī jūs vajās. Sadurās 2 pasaules. Tās pasaules nav šeit pagrabiņā un augšā ielas līmenī. Tās pasaules ir mūsu draugi. Tās pasaules ir mūsu ikdiena, kā mēs to izdzīvojam. Tātad nav drošāka veida. Vienkārši nav drošāka veida, kā atrast vienīgo un īsto mīļoto. Un kāpēc tam būvēt tās attiecības, tādas, kas tev dod lielu prieku, kā tikai un vienīgi gaidot līdz kāzām. To ir ļoti, ļoti grūti izturēt. Bet vīrietis ir gatavs dot tev šo solījumu. Ja viņš tev mīl, tad negaidiet tos 3 gadus un precieties uzreiz. 3 gadi ir vajadzīgi tikai pasaulīgam cilvēkam, lai saprast, vai otra pusīt ir otra. Jo kāpēc? Aizdomāsimies, kāpēc? Ja mēs esam gudri, mēs gribam visu pārbaudīt, mēs gribam eksperimentēt. Un tikai tā, ka mēs esam pilnīgi pārliecināti, mēs pieņemam lēmumu. Bet kā ir tādā pasaulē, kur mēs zinām, mēs esam Dieva bērni. Un ja Dievs mums ir atklājis, ka mēs esam otrā pusī ar šo cilvēku, ka mēs esam īstie un vienīgie, tad vairs nav vajadzīgs šis testa laiks, nav vajadzīgi tie 3 gadi. Pāvils arī raksta, nekaistiet kaislībās. Viņš ir rakstā, lai sieva no vīra un vīrs no sievas atdalās tikai tik daudz laikas brīdī, lai lūgtu Dievu vienatnē, un pēc tam uzreiz atpakaļ sanāk kopā. Lai vēlns mūs nekādina ar mūsu nesavaldību. Tātad pašās beigās kopijas un oriģināls, kā atrast. Un tas ir gluži vienkārši tāpat vienīgais veids. Neiekri šajos slazdos. Un tanī brīdī, kad tu esi atradis šo otru pusī, tad jautājums ir kā saglabāt. Un es jums gribu pateikt varbūt tādu vienu lietu, ko es pats vienmēr atceros un pēc kā cenšos dzīvot un pilnīgi noteikti gribu atnest arī savā ģimenē. Un tā ir tāda, ka mīlestība pilnīgi noteikti ir skaistas un brīnišķīgas emocijas. Bet lēmums ir tas, kas grūtajos brīžos iznes laulību cauri līdz brīdim, kad atkal atjaunojās šīs skaistās mīļās emocijas. Tātad mīlestība ir gan emocijas, gan lēmums, bet mīlestībā vienmēr būs arī sāpes. Ja šīs sāpes mūs ved tuvāk Dievam, tad alleluja. Bet mēs esam tie, kas pieņemam lēmumu. Mēs esam tie, kas sakam, kaut kur ir pazuduši šī mana mīlestība. Bet es zinu, jo Dievs man ir apsolījis, ko viņš ir savienojis to cilvēku nebūs šķirt. Un tad viņš lūdz. Un viņš vienmēr saņem atbildi.
Es jums pastāstīšu divus, man liekas, svarīgi pieminēt, vienalga, cik tas nedaudz mums laika prasīs, divus piemērus. Viens mans draugs, ļoti, ļoti ticīgs cilvēks, 2 bērni, mīloša sieva. Un viņš iemīlējās, tā kā viena meitene no malas viņā ieķērās, un viņš pats tā nebija, bet viņa vienaldzīgs. Un viņš pamodās vienu rītu blakus savai sieviņai, skatās uz viņu, kamēr viņa vēl guļ, un saprot, es nemīlu to sievieti. Un tad ir tā meitene, kas viņu saka, tad nāc šeit, atstāj to, kas ir miris, un nāc, piedzīvosim jaunu sākumu. Viņa arī bija kristieta, viņa teica, nāc, piedzīvosim jaunu sākumu. Bet šis vīrs, viņš zinot Dieva apsolījumus, viņš pateica, nē, viņš lūdz, viņš nokrit uz ceļiem lūkšanā, viņš teica, mīļais Dievs, tu, kas esi svētījis mūsu laulību, dāvā man mīlestību uz manu sievu. Pagāja, ja nemaldos, dažas dienas, viņš pamodās no rīta, atkal pirmais paskatījās uz sievu, un pēc viņa pašu vārdiem, citējot viņa pašu vārdus, tā, ka viņš viņu nekad nebija vēl tā mīlējis. Tā ģimene jau kopā, 10, 11 gadus uz priekšu, un viņi ļoti laimīgi. Un otrs tāds pats piemērs savukārt no sievietes puses. Viņiem bija brīnišķīgākais stāsts, kā viņi sastapās. Vienkārši tā kā pasakains stāsts. Un viņi tagad laulībā nodzīvojuši 25 gadus. Visi viņiem skatās no aptuveni, ko jūs varat šubināties viens gar otru? Kā var vispār būt tik mīļš pārīts? To, ko viņi saka, ka bija viens brīdis, kad sieviete pamodās un saprata, viņa nemīl to vīru. Un šī sieva, būdama uzticīga Dievam vispirmkārt, un dēļ Dieva arī uzticīga savam vīram, viņa lūdza ļoti līdzīgu lūkšanu, kā šis te iepriekšējais vīrs. Un es jums stāstīju, kāda viņa tēta ir. Un viņa bija ļoti tuvu tādā ziņā, lai izšķirtos, jo nebija mīlestības. Un bez mīlestības uz laulība ir mirusi. Bet tāpēc ir tik svarīgi to izstāstīt. Ka Jēzu Kristu visas lietas ir iespējams. Un ko Dievs ir svētījis, to viņš vienmēr saglabās. Jo mēs lasām Bībelē to, ka Dievs ir uzticams Dievs. Cik reiz izredzētā tauta viņu piekās, cik reiz lauza savus solījumus. Viņš vienmēr palika viņu. Viņš viņu pārmācīja, bet vienmēr palika viņu. Jeruzālem tika sagrauta. Viņš vienmēr viņu uzcēla atpakaļ. Vienmēr atjaunoja templi. Mēs taču zinām, ka daudz racionālāk būtu bijis tā, ka celt jaunā vietā, ko tām trupām ņemties un viss, kas tur ir izdarīts pāri, ekonomiski izdevīgāk ir celt jaunā vietā, kā tādā piemērā. Iesim, būvēsim jaunu ģimeni. Jo mums taču Dievs dod jaunu sākumu. Nē, tas nav mūsu Dievs. Mūsu Dievs ir tas, kurš ir augšām celšanās Dievs, kurš visu atjauno. Mēs, viņa bērni, mēs esam tā pilsēta. Mēs esam Jeruzālem. Un mūsu laulība ir šāda Jeruzālem. Ja mēs jūtam, ka ir pazudus mīlestība, kaut kāda milzīga ievainojuma, ja mēs esam uzticīgi un vēršamies pie Dieva, tad viņš ir uzticīgs un atbild. Un tie no jums, kas ir tāds šimīs attiecībās un kas pieslīpējās viens otram, ejiet mājās vai tagad lūdziet, kas ir tās lietas? Kas ir varbūt tās lietas, ko jūs gribat nest Dievu priekšā? Un nesiet to un piedzīvojiet lielu brīvību. Un pašās beigās pēdējā rakstuvieta, mēs apskatīsimies, tas ir tāda par šo te lēmumu runājot no Salmana pamācībām. Priecājies par savu sev jau jaunībā izraudzīto sievu. Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildena daļa kā kalnu kāda. Pieglaudieši allažiņu pie viņas krūtīm un ielīgsmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību. Mans dēls, kāpēc tu gribi aizmirsties svešanietes apkampienos? Un kāpēc tu gribi apkamt kādas citas sievietes krūtis? Es domāju, šī ir raksturvieta,
ir katram no mums, ka ja mēs kādu reizi, un ļoti iespējams, ka tā arī notiks, to piedzīvosim savā laulībā. Jo tāds ir tas ceļš, mēs esam svētie, kas grēko, bet mums vienmēr ir iespējama šī augšām celšanās. Man pašam personīgi šī raksturvieta ir liels iedrošinājums. Nav man nekas jāmeklē cits, nav jāmeklē cita mīlestība vai kaut kas tāds. Ko Dievs dod, tam viņš arī paliek uzticīgs. Jā, tā kā mīļie, visi, kas jūs esat tā klusi un pacietīgi sēdējuši un domājat, es labprāt gribētu šīs lietas savā dzīvē, gan atrast otru pusī, gan to, kas man jau tādi ir dots veidot to pa brīnišķīgi skaistu pilsētu kalnu galā. Varbūt tā galvenā lieta, ko es gribu pateikt. Tas viss ir iespējams, bet ne mūsu pašu spēkā, tikai Jēzum Kristum. Šī lekcija, visa šī īsta mīlestība gaida loģika, viņa ir tik ļoti patiesa, ka viņa darbojās visiem cilvēkiem, pat ja viņi netic Dievam. Jo tā tiešām var atrast īsto un vienīgo. Jo tikai īstais vienīgais būs gatavs gaidīt līdz kāzām. Bet pat tad, kad tu esi atradis īsto vienību, tu viņu var pazaudēt. Ja tevī nav glābšana Jēzu Kristu. Āmen.